Sveicināti visiem no Dienvidvācijas. Es esmu tāda ļoti jauna, 66 gadi man tikai ir. Un ļoti priecājos, ka man ir Dievs iedevis tādu ļoti jaunu, smuku, svaigu, gudru Daci Ūdri. Un ko es gribēju pateikt, tad detoksa sakarā. Mans pirmais detoks īstenībā bija pirms gada. Tā pilnīgi neapzināti, pilnīgi ticot, pilnīgi paļaujoties. Un tad es īsi pateikšu, kā man tur gāja. Man pazuda kafijas dzeršana pēcpusdienā, man atradās viduklis, tad man bija arī visādas blaknes nepatīkamas, tur smakas un sulas no nabas un kas tik man tur nebija. Bet es tādā ticībā gāju un darīju. Un izgāju detoksu, parašildu un Colorado Light. Un piedzīvoju arī saucamo leģendāro čūsku, kas izlien no tevis ārā, ja? Bioplēvi. Jā. Bet, tas ir tā, ka cilvēks uzreiz nesaprata to visu, kas ar manīm notiek. Tikai tagad kaut kad gada beigās iepriekšējā es sapratu, es taču nesaslimu ar vienu reizi ar bronhītu. Es bronhītu, angīnu karaliene. Pilnīgi nekas man tāds nenotika. Es, protams, tur mazliet atkāpos no tēmas un atliku malā produktu lietošanu. Bet tas pagājušā gada sākuma produktu lietošanas rezultāts man deva tādas ļoti lielas atskaņas. Man uzlādējās enerģijas baterija iekšējā. Man vispār negribējās vairs pēcpusdienā nokrist un pagulēt. Par cik es esmu cilvēks, kam ir 2 reizes operēts vairogdziedzeres, lausta kāja, vēnes operētas un vēl ir piesieta 2005. Gadā reumatoīdais artrīts man tika konstatēts stradiņos, bet es tam doktorim teicu, kad viņš man paredzēja, ka es sēdēšu riteņkrēslā, bet es esmu tāda diezgan stipra gara cilvēks, es tur daudzījos pa baznīcām un nodarbojos ar meditācijām, un ko es tikai nedarīju, es sapratu, ka man vajag dzīvot. Un tas, ka man vajag dzīvot, visums dzirdēja un aizveda mani Latvijā uz jūsu klientu dienu, un es sapratu, ka man to visu vajag, un es nezinu, kā tas būs, bet man to visu vajag. Es esmu ļoti laimīga vienmēr redzot jūs visus un klausoties jūs visus. Un šogad, es paņēmu atkal šo programmu, šo detoks programmu, un esmu tagad parašilda pusceļā. Un šīs detoks programmas laikā es aizbraucu atkal strādāt pie viena cilvēka, kuram bija vajadzīgs uzšūt pidžamu, un es domāju, labi, es saņemšos un uzšūšu. Es kādreiz 15 gadus dzīvē nodarbojos ar vieglo sieviešu apģērbu darināšanu, un, lai to darītu, redziet, ir šķēres, ja? Jā, jāgriež ar viņām ir tā ļoti eleganti. Visādi līkumiņi un maliņas un perfekti un precīzi. Un es tagad paņemu smagais zīda audums. Tas nav joks priekš šūšanas, ja kāds zina kaut ko no šūšanas, kas klātesošie. Un es tagad saklāju to audumu, griežu to piegriezni. Parasti man tas bija tā, caur sāpēm, dēļ tā artrīta droši vien. Un man nelocījās tie pirksti. Un es konstatēju, ka es varu šitā salocīt, redziet? Es nevarēju tā salocīt. Ak, Dievs, tas ir tāds kaivs tagad, ka es šito detoksu pabeidzu un sāku to parašildu, un, protams, es iešu tālāk. Man kāju pirksti sāka locīties labāk, roku pirksti sāka locīties labāk, jā? Un es varu ļoti veikli lietot visas tās adatu un diegu lietas, tā kā 28 gadu vecumā kādreiz. Tas ir vispār brīnums atkal manā dzīvē. Tas ir, jāapraudās ir vienkārši aiz laimes. Kaut kāds brīnums. Kad es tikšu uz to Latviju, tad es jums sašūšu tās līgavas kleitas, ka jūs iesiet pie tā altāra visas.
Kura Ļoti ies, kura vairs patīkami. Sirsnīgs paldies tiem, kas pacieta manu pļāpāšanu, bet tas tā ir, un es nevienu vārdu nemeloju. Kāja pirksti labāk kustās, krampji man nerauj, šūtes varu, bronhīti mani nemoc, man vispār, es kad nonāku kā aprūpētāja pie slimnieka, viņam ir sava mikrovide un flora un viss, un pie jebkura, kuru es aizbraucu aprūpēt, es parasti vienmēr saslimu. Man tagad pilnīgi vienalga bija. Es nonācu patiešām diezgan antisanitāros apstākļos, kur kaķi staigā pa galdiem, un, jā, dzīvnieki mīļi dzīvo, un man tas, teiksim, varbūt nav tik ļoti pieņemams. Un man nepielipa pilnīgi nekas, un es nesaslimu pilnīgi ne ar ko. Protams, es lietoju koraļu ūdeni jau gadu regulāri, un es esmu iemācījusies un sapratusi, pateicoties jūsu lekcijām un jūsu materiāliem. Tas, ko jūs dodat, to mums cilvēks pretī nevar paņemt tik daudz, cik jūs dodat. Un par brīvu. Iesaku visiem, kas klausās, kas nav saskārušies, Lūdzu, sāciet savu ķermeņa attīrīšanu. Man ir 66 gadi, es biju pilnīgā grāvī, depresijā, pirms 2 gadiem es taisījos mirt. Šodien es jau sapņoju, ka es iešu tagad atkal uz aerobikas zāli, kā es kādreiz to darīju Ķīpselā, un nodarbojos ar stepa hantliem un peldēšanu. Mīļie cilvēki, lūdzu pieķerieties savai veselībai, kas vēl to nedara, un tie, kas to dara, es vienkārši esmu ar jums garā. Paldies! Fantastiski, un Dacei paldies! Un jums paldies! Un visām tām brīnišķīgajām dievietēm, kas jūs tur esat, visām jums paldies! Paldies, Santiņa! Man vienmēr, es apbrīnoju tavu to harizmu, to dzīves prieku un humoru izjūt. Vienkārši fantastiski. Man vienmēr smaiks līdz ausīm, kad tu runā. Rītīgi, paldies, un tiešām rezultāti vienkārši fantastiski, brīnišķīgi. Nē, nopietni, tas ir vienkārši, es šonedēļ esmu tādā šokā, es no rīta pamostos un domāju, Moška vairs nedarbojās. Kaut kāds uz vienu dienu, ja bija, kad darbojās. Un man vēl pārgāja nieze, man bija tāda, kaut kāda, nezinu, es pie ārsta negāju, par cik es nevienās krustcelēs Vācijā ar turku vīrieti naktī nepārgulēju. Man bija nieze kāja cirkšņos. Kāja cirkšņos nieze. Un man viņa pārgāja pēc detoksa. Nu tā, jā, tas ir ļoti nopietni. Jā. Tā varētu būt sēnīte. Jā, viņa man pilnīgi atkāpās. Tagad vispār es esmu aizmirsusi jau par viņu. Nu, fantastiski. Tā turpināt. Tā turpināt, tikai uz priekšu. Un nepadoties, jā.